Tele2. Mums ir svarīgi, lai jūs savu jautājumu atrisinātu pēc iespējas ātrāk. Ok. Ja vēlaties saņemt informāciju par rēķiniem, Labi, spiedīsim 3. It kā jautājums ir par rēķinu. persona, kurai esat piezvanījis, pašlaik ir aizņemta. Cik interesanti. Un noliek klausuli. Nu ko, zvanīsim vēlreiz. Tan. Vai jūs piekrītat mūsu viedoklim, ka Tele2 ir krāpnieki? Tikai mūsu viedoklis. Bet izstāstījuši situāciju, sapratīsiet, kāpēc mūsu viedoklis ir tieši tāds. Mēs dodamies tiesas procesā pret Tele2, un ja gadījumā tu pārstāv kādu juridisko kompāniju un vēlies ar mums sadarboties, uzvarēt Tele2, panākt, ka viņi mums izmaksā 500 000 lielu kompensāciju, šī nauda tiks novirzīta Ukrainas atbalstam cīņā pret nacistiem. Tas ir tas, ko Escape Town dara. Cīnamies par brīvību, veidojam labāku pasauli. Tas ir tas, ko arī šobrīd dara Ukraina. Cīnās pret tiem, kas nesaprot. Ir labi būt labam, ir labi būt draudzīgiem, un ir labi visus sarunāt un saprast vienam otru. Nē, protams, ka jūs saņemat vairāk zvanus, jo droši vien ne tikai mūs esat apčakarējuši, bet arī citas kompānijas. Mans personiskais viedoklis ir, ka Tele2 iet uz grunti, pie katras sīkākās iespējas, apkrāp cilvēkus, neizvērtē objektīvu situāciju, sarunu ceļā ar viņiem risinājumu nenotiek. Redzēsim, kā tas tagad izskatīsies. Sveicināti, Escape Town. Ar ko es runāju? Mani sauc Vita. Vita. Tas ir jūsu īstais vārds vai tas ir jūsu Tele2 vārds? Nē, tā ir Vita. Saistībā ar mūsu pēdējo rēķinu. Pie citu operātora, ja jūs aizgājat? Jā, mēs aizgājām pie citu operātora ar 8 numuriem. Bija atlaide, ja tad piešķirta, un tā atlaide ir ar līguma saistībām. Ja es dodos projām pie citu operātora, tad jūs domājat, ka jūs man izrakstat atlikušos 20 mēnešus bez atlaides. Pareizi saprotu? Jā. Tā ir līguma sots. Labi, un tagad apstīsimies situāciju, kāpēc šis līguma sots nav atcelts. Varat savā galā redzēt procesu, kur mēs uzrakstījām jums iesniegumu, pamatojot savu viedokli par to, ka mēs ejam pie citu operātoru, jo jūs būtībā neievērojat mūsu norunas un līguma saistības, ierobežojat mums sakarus. Līdz ar to mēs ejam no jums projām, jo jūs nevarat atrast risinājumu šajā situācijā. Tā, pauciet lūdzu uz līnijas, tūlīt es visu pārbaudīšu. Pauciet lūdzu uz līnijas. Paldies. Jā, tāda situācija ir sekojoša. Daļa no mūsu saziņas ar klientiem ir izziņas. Mēs klientiem apstiprinām, ka esam saņēmuši viņu maksājumus. Mēs klientiem sākumā izsūtam informāciju par to, kur adresē ir jāierodās, kā arī jāģērbjās. Tā ir komunikācija. Katrā ziņā šīs izziņas nekādā veidā nevar tikt traktēts kā reklāmas nolūkos sūtītas izziņas, jo šīs izziņas tiek sūtītas klientiem, kas jau, klausos. Paldies, ka palikat uz līnijas. Saņēmām jūsu vēstuli un vēl pagaidām izskatām. Vai jūs esat kompetenti šajā komunikācijā ar klientu, un jūs no savas puses to traktējāt kā reklāmu un tā tālāk, bet izstāstat, kā tas nākas, ka jūs nobloķējāt mūsu izziņas arī tad, kad es izziņas sūtīju savam kolēģim uzņēmuma, viens no šiem 8 numuriem, ka mēs nepareizi izmantojam izziņu izsūtīšanu, ka mēs to izmantojam reklāmas nolūkos. Kāds ir iespējams, ka es kolēģim, kurš jau zina par Escape Town kvestu parku, es viņam aizsūtu informāciju, un jūs nobloķējat man izziņas? Mēs neskatāmies, ko jūs rakstat, kādas īziņas jūs sūtat. Mēs redzam, cik īziņas jūs sūtiet, cik daudzumu. Ja tur dienā pa 50 vai vairāk īziņas jūs nosūtat, tad, diemžēl, tā ir. Šis punkts par 50 un vairāk izziņām ir kaut kur atrunāts līgumā, jo es izgāju cauri līgumam, es nekur neredzēju, ka būtu rakstīts kaut kāds limits, jo es zinu, ka mums izziņas ir neierobežotā skaitā. 50, piemēram, es pateicu, Jā. Tad vairāk īziņas, Kaut vai 100 izziņas. Ja man ir tarifu plāns, zvani un izziņas neierobežoti, kā tas tā nākās, ka pie kaut kāda apjoma jūs izdomājat, ka jums ir tiesības nobloķēt izziņas? Vienkārši man tas liekas kā krāpniecisks gājiens no jūsu puses. Jūs mūs veiksmīgi pārvilinājāt no bites operatora pie sevis, solot, ka pie jums viss būs labāk, solot, ka pie jums varēsim saglabāt visas esošās funkcijas, ko izmantojām pie bites, un vēl plašākas iespējas pie jums būs. Pagāja 3 mēneši un pierādījās tas, ka jūs nevarat nodrošināt pat to pamatu, ko nodrošināja bite, un vēl pārmetat mums, ka mēs esam pārkāpuši tarifa plānu izmantošanas nosacījumus. Vai varat komentēt šo? Jā, tur līgumā tā. Tas līgumā par punkti bija.
komercīziņas. Nu, tā skaitās, jā, Jā, bet vairāk jau daudz. nē, tas tā neskaitās. Komercīziņas, pilnīgi cita definīcija. Vēlreiz, kā tā var būt komercīziņa, es viņu izsūtu savam kolēģim. Komercīziņa ir īziņa, kuras mērķis ir iegūt klientus un tā tālāk. Šajā gadījumā es nevaru iegūt klientu, sūtot īziņu savam kolēģim, kurš nav mans klients, bet mans sadarbības partneris. Es arī nevaru iegūt klientu, ja es izsūtu īziņas klientiem, kas jau ir mani klienti. Man piezvana cilvēks, viņš rezervē pasākumu, viņš rezervē Escape Town spēli, un sarunas beigās es viņam aizsūtu rezervācijas apstiprinājumu ar adresi, ko viņš man lūdz atsūtīt. Tā ir saziņas īziņa. Viņš man lūdz atsūtiet man sarunas beigās, kur man ir jāierodās. Lūdzu, atsūtiet man sarunas beigās rekvizītus, uz kuriem man ir jāpārskaita rezervācijas maksa. Tā viss ir komunikācijas īziņa pēc klienta pieprasījuma. Tas jau ir mūsu klients. To līgumā, ja, un tad es jums pārzvanīšu. Kur 5-10 minūtes laikā, ja? Labi. Jā. Gaidām. Paldies. Redz, cik interesanti. Tātad, kas attiecās uz to līgumu sodu, tad mums standartā pie viņiem ļoti labs piedāvājums tika iedots, bet mēs pārgājām uz Tele2 no bitas nedēļ cenas, jo arī pie bitas bija ļoti laba cena, bet dēļ tā, ka bita bišķur izpildījās. Viņi izdomāja bez mūsu piekrišanas noslēgt jaunu līgumu, kur ir 24 mēneši, atkal visiem numuriem bija atsūtījuši mums e-pastu, kurš kaut kur iekrita droši vien mēstulēs, ko mēs palaidām garām. Un attiecīgi janvārī pārgājām uz Tele2. Pirms tam Tele2 jau kaut kādu gadu mūs makšķerēja, ik pēc 3 mēnešiem zvana: sveiki, cienījamais mūsu potenciālais sadarbības partneri no Escape Town. Kā jums iet pie bites, vai joprojām viss apmierina, vai viņi dara visu, kas jādara? Mēs Tele2 varam to izdarīt labāk, nu un tā, šitā un tā. Un tad viņi mums zvana, es saku, jā, taisni ir tāda situācija, ka mēs esam gatavi doties pie jums. Protams, izrunājam visas situācijas. Kādas ir mūsu funkcijas, ko uzņēmums veids, izsūtam īziņas, veicam zvanus un tā tālāk. 2 reizes gadā veicam masa veida īziņu izsūtīšanu pie bites. Mēs to veicam caur parastajām īziņām. Tele2 saka, nē, nu ja jūs sūtīsiet masveida īziņas, tur piemēram tās 1000-2000 īziņas izsūtat vienā reizē, tad izmantojiet tur mūsu kaut kādu īpašo pakalpojumu, bet pārējais viss paliek tā, kā ir. Tās masveida īziņas mēs vēl nevienu reizi neizsūtījām. Pavasarī vajadzēja izsūtīt klientiem īziņas, bija daudz darba, viss kaut kas, nebijām līdz galam nolēmuši, ko tieši sūtīt tajās īziņās, atlikām, bet ikdienas komunikācija, jā, mums klienti zvana, viņi veic rezervācijas beigās, atkarībā no tā, ko klients vēlās, vai kāds ir tas rezervācijas tips, izsūtam tur 1, 2, 3, reizēm pat 5 īziņas, jā, klients atbild, reizēm neatbild, reizēm saka, jā, paldies, reizēm uzdod jautājumus, reizēm viss viņam ir skaidrs, un tā būtībā ir komunikācija ar klientu. Un tad pēkšņi vienā reizē sūta klientam īziņu, hop, nobloķējās, zvanu Tele2, prasu, kas pa lietu, kāpēc nobloķējāt, jūs pārkāpjat noteikumus, kādus noteikumus pārkāpju, jūs izmantojat īziņas tam, kā tas nav paredzēts, mūsu tur algoritms, bots kaut ko ir konstatējis, pilnīgi noteikti, tā nav ne komerci īziņa, ne reklāmas īziņa, vienkārši Tele2 pieļauj kļūdas, ja? Ok, kļūdās visi, kur ir lieta. Tele2 no pirmās minūtes, kad es viņiem zvanīju, nevienu brīdi neatvainojās, nepateica atvainojiet, ka izveidojusies šāda situācija. No pirmās minūtes ieņēma agresīvu, uzbrukošu pozu, ka mēs esam pārkāpuši noteikumus, ka mēs paši esam vainīgi, ka viņu pakalpojumi nav paredzēts izmantot šādi, un ja mēs gribam sūtīt īziņas masveidā, bet tās nav masveida īziņas, mēs sūtam individuālas īziņas, sagatavotas katram klientam. Ja mēs gribam sūtīt šādas īziņas, mums ir jāiet viņu aplikācijā un jāsūta kaut kādas tās masa SMS, grupas SMS vai kaut kas tam līdzīgs. Viņiem skaidroja, tas neatbilst tam, par ko mēs vienojāmies, kad pārgājām no bites uz Tele2, jo tad, kad mēs pārgājām no bites uz Tele2, nebija paredzēts, ka mēs mainīsim kaut ko savā darbības procesā. Ja? Ka mums tagad tā vietā, lai vienkārši komunicētu caur īziņām, būs jāiet vēl kaut kāda aplikācijā. Un tas vēl prasu, nu ok, pieņemsim, es gribu izmantot to jūsu piedāvājumu ar aplikāciju, es aizsūtu tagad klientam īziņu, viņš man var atbildēt uz to? Nē, viņš nevar jums atbildēt. Es saku, nu, man tas nedara. Bet mēs nevaram neko citu jums piedāvāt. Visi jūs vienkārši pārkāpjat. Saku, ok, tad ko mums darīt? Mēs nevaram, jums jāizmantoja tas pakalpojums. Saku, man tas pakalpojums nedara. Nu, tā strādā Tele2. Lieliska kompānija. Melo pa labi, melo pa kreisi. Galvenais ir dabūt klientu, klients paraksta līgumu, un tad jau viss. Var klients sākt čakarēt, un ja klientam kaut kas nepatīk, nu, tad lūdzu ejiet prom droši. Tā vietā, lai atvainotos, ne, tad droši variet, tā ir jūsu izvēle, variet pārtraukt ar mums. Tikai rēķināties, ka mēs jums tad atsūtīsim rēķinu par 24 mēnešiem 3140 eiro. Būtībā no pirmās minūtes tāda nievājoša agresīva, viņa apmēram viens cilvēks, Artūrs.
Tas bija tas, kurš mums zvanīja, vairāk kā gadu mūs makšķerēja. Līdz beidzot, jā, mēs pie viņa pāriem vienojamies, ļoti zolīdi, tur jā, tā tad visu tur sakarina, makarons uz ausīm, tik laipni runā. Ko līdz mēs pārējām, es zvanu Artūram. Artūrs, protams, telefonu neceļ, tas nav vairs sazvanāms cilvēks. Paceļ tātad šitie, kas ir atbildīgi jau tajā brīdī, kad tu esi klients par tehnisko daļu, un tur pretī ir diezgan tāda, tajā reizē trāpījās ļoti rupji runājoša sieviete, toņa ziņā. Tagad es prasu, kur Artūrs? Nē, Artūrs ir no pārdošanas daļas. Nu, skaidrs, tā Tele2 kā dara. Tos, kas māk zolīdi runā pieklājīgi un cenšas teikt, jā, mēs saprotam, jūs vienmēr viss būs kārtībā, mēs nākam pretī klientam, tie strādā pārdošanas daļā. Un tad tie, kuriem vajag vienkārši pateikt, ziniet, in your face, jūs parakstījāt līgumu, jūs paši esat vainīgi, ja? Tagad, tie strādā tajā apkalpošanas daļā. Parakstījām līgumu, bet līgumā tieši tā. Nav neviens punkts, kas mums aizliegtu sūtīt komunikācijas īziņas. Tur ir punkts par reklāmas īziņām. Šajā gadījumā mēs šo punktu pilnīgi noteikti nepārkāpām. Ja? Ko mēs darām? Mēs gatavojamies prasībai tiesā pret Tele2 un ne tikai par šo rēķina summas, protams, atcelšanu, bet arī morālā kompensācija par visu šito ņemšanos, par šito melošanu no Tele2 puses, par šo krāpšanos, jo, kā mēs teicām, visas sarunas ir ierakstīts, es teicu, tinat atpakaļ ierakstu, skatieties, ko Artūrs man solīja un tā tālāk. Redzat, laiks ir pagājis, viņi atsūta rēķinu, neko nav izdarījis. Jau 1. jūnijā mēs aizgājām projām no viņiem. Tagad ir 13. jūlijs. Ja? Tāds skaties, kāds laiks ir pagājis, un joprojām viss ir procesā. Tā kā, ja jūs pārstāvat kādu juridisku biroju, un ja jūs uzskatāt, ka jūs varat ar mums kopā izcīnīt uzvaru par Tele2 šajā lietā, es zinu, ka likums šeit ir mūsu pusē. Tele2 mums solīja vienu, pagāja mēneši, viņi to nepiegādā, nepiedāvā, noslēdz mums sakarus, traucē mūsu uzņēmumu darbībai, pārtrauc mūsu komunikāciju ar klientiem, papildus aplikācija mums nedara, tā vairs nav komunikācija tiešā veidā ar klientu. Viņi paši atsakās vienkāršā veidā saprast, viņi nevienu reizi nav mums atvainojušies vai kaut vai teikuši, jā, žēl, ka tāda situācija sanāca, tiešām, jā, skatīsimies, ko varam risināt. Nē, ļoti rupji, nesmuki. Visas sarunas tiesas procesā tiks atspoguļotas, ko daram. Cīnamies kopā pret krāpniekiem. Zinat, ja kā nacisms sākās Vācijā? Pa vienam solītim tiek pieļauta visatļautība, kas noved pie kaut kā lielāka. Pateikt, pietiek, šitā tas neies cauri, un pieprasam normālu morālo kompensāciju, jo šitā vājā kompānija Tele2, kas te ķerās pie pēdējiem salmiņiem un krāp cilvēkus, tas ir mans viedoklis, ierakst komentārā. Tu esi saskāries ar Tele2 krāpniecību, varbūt tev kāda cita telekompānija ir izdarījusi kaut ko ļoti līdzīgu. Pieņem, ka stāsti ir daudz un dažādi, bet, mana pieredze ir tāda, ar biti vienmēr, lai kas tur notiktu, viņi liek klāt pie rēķina katru mēnesi summu vēl kaut kur, bet kad es to piefiksēju un viņiem piezvanu, viņi, atvainojiet, un nākamajā rēķinā tas ir kompensēts. Protams, ja es to pusgadu nepiefiksēju, tad pamazām tas rēķins tur uzaug. Man nav bijis BlackBerry, bet es izrādās pusgadu maksāju par BlackBerry apdrošināšanu, šitādi joki ir pie bites bijuši. Bet jā, Tele2 šito visu pacēla jaunā līmenī. Tele2 ir krāpnieki pēc mūsu domām. Pasaka savu viedokli, ierakst komentārā. Tu arī domā, ka Tele2 ir krāpnieki, vai tev šķiet, ka Tele2 ir ļoti laba kompānija, kas visu izdara vienmēr kā nākās, un varbūt mēs paši esam vainīgi. Protams, vajag lasīt līgumu, vajag saprast, ka līgumā uzrakstīts ir viens, bet tev ir jādara otrs. Nē. Mums ir neierobežoti zvani, neierobežotas īziņas, un rakstīts punkts ir īziņas nedrīkst izsūtīt reklāmas nolūkos. Mēs nesūtam reklāmas nolūkos. Kā es varu sūtīt reklāmas nolūkos īziņu? Es īziņu sūtu cilvēkam, kas jau zina par Escapetown, kurš jau ir mūsu klients, kurš jau ir piezvanījis un piereģistrējis spēli, un sarunas beigās viņš man lūdzu atsūtiet, lūdzu lokāciju, uz kurien mums ir jābrauc. Vai viņš saka, jā, mēs gribētu no jums rēķinu, tad atsūtiet e-pastu, uz kuru mums aizsūtīt jums rekvizītus. Kādā veidā šīs īziņas ir reklāmas īziņas, jā. Tiesas process te ļoti vienkārši pret Tele2 būs par šo rēķinu atcelšanu. Nākamais interesantākais būs tas morālā kompensācija. Es domāju, ņemsim normālu summu, 500 000 eiro, pieprasam no Tele2 morālo kompensāciju par to, ka viņi ir vienkārši krāpnieki un čakarētāji, ka viņi sola vienu, neizpilda, melo, nevar atvainoties, nevar normāli komunicēt, uzvedās rupji, agresīvi un traucē būtībā mūsu darbam. Tagad man šitais viss aizņem enerģiju, resursu, tā vietā, lai es varētu būvēt tālāk Escapetown, veidot misijas, strādāt pie reklāmas kampaņām, apkalpot klientus, man ir jāņemās ar kaut ko šitādu. Jā, man zvana. Labdien, zvana jums Vita no Tele2. Jā, tad, kuru jūs parakstījāt, tā ir punkts būs 5, punkts 10. Kas tajā punktā ir rakstīts? Jā.
Jā, tā. Abonentam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu lietošanu noteikumiem, tarifu abonēšanas maksu norēķinu kartību pakalpojumu labticīgas lietošanas noteikumiem. 2,4 punktā noteiktos veidos, klientam paredzēta pakalpojumu vai lietošanu nodota numuru izmantošanu, komercdarbības veikšanai, piemēram, ziņojumu sūtīšanu par precēm, pakalpojumu, akcijām un tā tālāk. Tad vai atgādinājums tur klientam. Un arī, tad mēs, tā atvēru rēķinu, vai drīkstu es tagad stāstīt, jo saruna ierakstā. Jā, stāstat, jā. Labi. 9:42, vakarā. Par 1 minūti tur vairāk par 10 īziņām bija nosūtīts. Ok, es neredzēju, kur būtu pateicis, ka tas ir pretlikumīgi. Lasījāt man punktu 5.10, tad pārgājāt uz 2.4, un nevienā brīdī šajos punktos es neredzēju kaut kādus nosauktus skaitļus vai limitus. Skaitļi tur nebūs. Kurš vārds tur bija tas, kuram man bija jāpievērš uzmanību, lai saprastu, ka mēs pārkāpām kaut ko? Labticīgas izmantošanas, tad zvanots. Jā, labticības izmantošanas. Ko pēc jūsu domām mēs daram? Ļoti daudz. Vai ļoti daudz jūs teicāt, es nosūtīju cik minūtes laikā 10 īziņas? Vairāk par 10. Vairāk par 10 īziņām minūtes laikā. Īziņu skaits ir neierobežots, mums ir zvani un neierobežots īziņas, nav noteikts limits, cik es drīkst nosūtīt īziņas minūtes laikā. Bet, ja es nosūtu vairāk kā 10 īziņas minūtes laikā, tad līgumā nekur nav teikts, ka tas ir pārkāpums, bet jūs vienkārši interpretējat, ka tas ir labticīgas lietošanas pārkāpums. Pareizi sapratu? Un jūs tiešām domājat, ka jūs tiesā ar šito uzvarēsiet, ja? Tā ir tā, ka vairāk tur par 10 īziņām, tur 20 vai 30. Nekur tas nav atrunāts. Nē, tas nav, nekur nav norunāts punkts, jo mums ir neierobežotas īziņas. Mums ir tarifu plāns neierobežots. Nevienā vietā līgumā nav pateikts, cik ir limits minūtē vai stundā, un labticīgi nozīmē, ka mēs apzināti nesūtam īziņas, lai grautu jūsu kaut kādu serveri vai kaut ko tam līdzīgu, ka šīs īziņas bija bezsakarīgu ķeburu ķēde, nevis normāli pamatotas īziņas, tad ok, bet jūs zināt, jūs to nepierādīsiet, jo tās īziņas bija loģiskas, pamatotas, ja? Jūs saprotat, ko nozīmē labticīgi? Jūs šajā brīdī saprotat, ka esat ierobežojuši mūsu sakarus, pieņemot, ka mēs neizmantojam labticīgi, pat neesat noskaidrojuši, kāpēc mēs izsūtam īziņas tā vietā, lai mums piezvanītu un pajautātu, sveiki, dārgais klient, kuru tik ilgi vēlējāmies dabūt pie sevis no bites, vai jūs varat pateikt, kāpēc jūs izsūtījāt tikko 10 īziņas, vairāk kā 10 īziņas minūtes laikā? Un tad mēs ar jums parunājam kā ar cilvēkiem, bet nē, ko jūs darat? Jūs nobloķējat, un tad esat gatavi iet tiesā ar nesen iegūtu klientu. Jā, kā man tas liekas? Man liekas, ka jūs esat vienkārši, kā jūs domājat, kāds ir jūsu viedoklis par jūsu kompāniju? Es jūs saprotu. Jā, jūs zināt, ka agrāk bija tāda lieta, kā jaunieši čato īziņās vispār. Tā kā tagad tas notiek WhatsAppos un Snapchatos, bet agrāk cilvēki to darīja ar īziņām. Tur pilnīgi mierīgi minūtes laikā var aizsūtīt arī 10 un 100 īziņas. Tā viss ir labticīga lietošana. Tā visa ir komunikācija, nekas no tā nav reklāma. Ja? Tā ka vienkārši, ja jūsu pakalpojums nespēja nodrošināt to, ko jūs solat, tad nevajag solīt klientiem, ka jums ir zvani un īziņas neierobežot apmērā. Plus vēl ziniet, kas ir interesantākais? Tajā brīdī, kad mēs no bites gājām pie Tele2, Artūrs, kurš ir pārdošanas daļas kaut kāds tur speciālists, viņš ļoti labi zināja, kādā veidā Escape Town Questu parks komunicē ar klientiem. Un viņš ļoti labi zināja, kādā veidā mēs izmantojam īziņas. Ja viņš zināja, ka jūsu pakalpojums to nespēja nodrošināt, tad būtībā viņš jau apzināti mums sameloja, ka jūs Tele2 varēsiet nodrošināt pakalpojumu. Ja? Un šajā gadījumā mēs pie jums pārgājām, mēs pārējot pie jums nedarījām absolūti neko savādāk kā pie sava iepriekšējā operatora, pie kur mēs bijām vairākus gadus. Pie jums 3 mēneši un sākās problēmas, un tā vietā, lai jūs atzītu savu kļūdu un pateikt, jā, atvainojiet, Escape Town Questu park, mēs tiešām nevaram nodrošināt jums vajadzīgos sakarus, mēs ļoti atvainojamies, jums būs jādodās atpakaļ pie cita operatora. Nē, nevienu brīdi nedzirdēju nekādu atvainošanos, visu laiku no jums dzirdam, ko līgumā ir rakstīts, līgumā ir punkti, bet kā jūs pat redzējāt, neviens no punktiem nav pārkāpts. Mēs izmantojam labticīgi, nav minēti nekādi limiti un tā tālāk. Tā, protams, obligāti mēs ar jums sazināsimies, atbilde būs. Jā, labi, Vita, lai tev izdevusies diena, lai izdevies vakars, cik jau mums te pulkstens 16, skaties, kā visums ar mums runā. Jā, labi, jau vakar.